Laipni lūgti Agriport! Šajā video ir īsts pārskats par datu pārvaldīšanas portālu Agriport sadaļas lauka apsaimniekošana iespējām. Agriport sadaļa lauka apsaimniekošana piedāvā sekojošas iespējas. Šeit jūs varat izvēlēties ražas gadu, kuru lauku datus vēlaties pārvaldīt. Ar lauku rediģēšanas rīku jūs varat pievienot jaunus laukus un veikt izmaiņas esošo lauku ģeometrijā. Lauku saraksts sniedz jums ātru pārskatu par visiem laukiem, un šeit jūs varat izvēlēties kādu no citām Agriport sadaļām, piemēram, slāpekļu mēslošana vai pamatmēslošana. Autorizējieties Agriport ar savu lietotāju vārdu un paroli. Jūs sāksiet darbu portālā aktuālajā ražas gadā. Izvēlēties kādu no iepriekšējiem ražas gadiem jūs varat šeit. Vasarā Agriport automātiski pāriet uz nākošo ražas gadu. Lauku rediģēšana piedāvā jums iespējas zīmēt jaunus laukus, izmainīt esošo lauku ģeometriju, laukus apvienot un sadalīt, kā arī tos izdzēst. Nospiežot šo pogu, jūs aktivizēsiet lauku rediģēšanu, tad jūs varat izvēlēties rīku vēlamās darbības veikšanai. Lai zīmētu jaunu lauku, aktivizējiet šo rīku. Veidojiet lauku formu, klikšķinot uz kartes ar kreiso peles tausteņu. Pabeidziet zīmēšanu ar labo peles tausteņu. Aizpildiet informāciju par lauku, lauku nosaukums, lauku numurs, lauku daļas numurs, kultūrauga veids, saglabājiet. Lai izmainītu jau izveidotu lauku formu, aktivizējiet šo rīku. Ar kreiso peles tausteņu nospiediet uz lauka un mainiet tā formu, pārvalkot punktus vēlamajā vietā. Jaunu punktu var pievienot ar kreisā tausteņa dubultklikšķi uz lauka robežas. Punktu var izdzēst ar kreisā tausteņa dubultklikšķi uz konkrētā punkta. Saglabājiet, nospiežot labo peles tausteņu. Aktivizējot šo rīku, jūs laukā variet iezīmēt iekšēju lauku. Ar kreiso peles tausteņu veidojiet iekšējā lauka formu, pabeidziet ar labo peles tausteņu. Aktivizējot šo rīku, jūs variet izdzēst iekšēju lauku, nospiežot uz tā ar kreiso peles tausteņu. Ar šo rīku jūs variet apvienot blakus esošus laukus. Lai veiktu apvienošanu, lauka robežām ir jāpārklājas. Pielāgojiet lauka formu, pārvalkot tā punktus. Atgriezieties pie lauka apvienošanas un ar kreiso peles tausteņu aktivizējiet apvienojamos laukus. Izvēlieties, kuru lauka dati tiks ņemti par pamatu apvienotajam laukam, nospiežot saglabāt izmaiņas. Lai sadalītu lauku, aktivizējiet šo rīku. Ar kreiso peles tausteņu zīmējiet līniju, pa kuru lauks tiks sadalīts. Ar labo peles tausteņu pabeidziet līnijas zīmēšanu un saglabājiet izmaiņas. Ja lauks ir jāsadala daļās paralēli noteiktai lauka malai, aktivizējiet šo rīku. Izvēlieties lauka malu, paralēli kurai ir jāsadala lauks. Ievadiet nodalāmā lauka platību. Aprēķiniet robežlīnijas atrašanās vietu. Saglabājiet izmaiņas. Lai izdzēstu lauku, aktivizējiet šo rīku. Ar kreiso peles tausteņu nospiediet uz lauku, kuru vēlieties izdzēst. Lauku saraksts piedāvā ātru pārskatu par visiem laukiem. Lauku sarakstā jūs ērti variet izmainīt lauka datus, lauka numuru, lauka daļas numuru, lauka nosaukumu, kā arī lauka kultūraugus un to ražību. Visus lauku datus ir iespējams lejupielādēt kā Excel tabulu vai shapefailu. Paldies par uzmanību un uz tikšanos Agriport!